Čau visiem šajā burvīgajā dienā. Nu ko, turpinām bogot, turpinām cītīgi strādāt. Un šodien strādāsim tālāk ar zetu. Skatīsimies lielo izvēli, kas saucas tabulas. Šeit mēs uzzināsim daudz dažādu informāciju, kur izmantot astroloģijā tieši tulkojot horoskopu, gan arī strādājot ar elekcijām. Tāpēc rūpīgi sakojiet līdz visam, ko stāstīšu, jo šī ir viena no svarīgākajām izvēlēm, ar kurām ir jāstrādā. Bez paldies visiem tiem, kas seko manam kanālam, turpiniet kļūt par abonentiem, laikojiet, šērojiet un visādā ziņā izplatiet mūsu sagatavoto informāciju par astroloģiju, tās sniegtajām iespējām un izmantotajiem. Un līdz ar to ejam uz priekšu uz tabulām. Nu ko, sākam strādāt un darboties ar zetu. Ceru, ka jūs esat jau visi viņu uzinstalējuši, palaidījuši savos datoros un gatavi sekot man uzmanīgi līdzi. Es šobrīd strādāju ar pilno zetu, pilno versiju, tāpēc daudzas izvēles, kuras es rādīšu, trijā versijā var nebūt vai varbūt nepieejamas. Bet pati bāze, pats pamats, viss jums ir pieejams, līdz ar to sekojot līdzi uzmanīgi ekrānam. Esam, protams, izvēlējušies datumu, ievadījuši vietu, laiku, kurā notiek notikums. Man stāv šodienas datums virsū Rīgas koordināts, ar šo momentu arī strādāsim. Un šodien strādāsim ar izvēli tables. Skatāmies augšā izvēles, kur ir lielās. Tad mums ir izvēle tables, zem kuras, kā jūs redzat, ir ļoti daudz paslēpts, daudz pašas lietas. Un iziesim galvenajām izvēlēm. Cauri šodien ātri pastīsimies, kā viņas izmantot. Pirmā izvēle Astrological Tables satura vairākas apakš izvēles saistībā ar mēnesi, kā jūs redzat, un ar dažādiem, teiksim, planētu uzstādījumiem, tā skaitā arī ar planētu ingresijām. Bet, iziesim galvenām lietām pēc kārtas. Pirmā izvēle mundāna aspekts of the moon. Tad ļauj jums paskatīties mēnesi aspektus konkrēti izvēlētā periodā. Tas, ko mēs redzam šajā izvēlē, ir tātad gads, kurā mēs skatīsimies mēnesi aspektus, aktuālos mēnesi aspektus. Jā. Mēnesis un starpība ar Greenwich laiku, tur stāv vieninieks, viņš vairāk mūļu divnieku, trīnieku vai, teiksim, atkarībā to, ar kuru vietu jūs strādājat. Tālāk ir setup izvēle. Tas, ko jūs varat izdarīt, ir izvēlēties Sentinel planētas tikai un izvēlēties defaultajā noklusējuma stāvoklī galvenos major aspektus, jeb respektīvi mažoros aspektus. Nākošā podziņa ir, viņa nav redzamas, kāpēc viņš to uzreiz saglabā. Ļauj izmantot kalendāru režīmu, saistīts ar čika laiku, bet cik viņi diezgan nekorekti strādā, tad viņi centieties neizmantot. Un kā tad šo te tabulu lasīt? Pirmais, ko jūs redzat, ir konkrēts datums. Ieteicams viņu uzstīt uz augšu. Jā. Tad mēs redzam, teiksim, 1. februārs, 17. gads, laiks 4:51 un 2 grados 53 minūtēs. Alna zīmē, mēnesi veido savienojumu ar Marsu. Tajā pašā datumā mēs redzam, ka 22:50, 13 grados 11 minūtēs 36 sekundēs, Alna zīmē, mēnesi veido sekstilu precīzu ar Sauli. Kas jāņem vērā? Tātad zīmes kā tāda šeit netiek attēlots grafiski, bet gan pēc pirmajiem zīmju burtiem, redzam šeit tātad šo te kolonu, jā. Tālāk aspekts kā tāds arī netiek attēlots simboliski, bet gan ar tekstuālu aprakstu, jā. Tad jums jāzina šie angliskie vai krieviskie nosaukumi no galvas. Kas ir svarīgi tālāk, jūs redzat, ka ir šādi tā kā pārēji 3 snīpīši. Ja mēs viņā ieskatāmies, tad redzam, ka 3. februārī 3:50 un 2 sekundēs mēnesi ieiet iekšā vērša zīmē, respektīvi ir 0 grādi, 0 minūtes, 0 sekundes vērša zīmē. Šis moments ir svarīgs strādājot ar elekcijām, nosakot čika laiku. Tātad
aktīvi sekojot mēnesi lietām līdzi. Dažreiz šis moments ir svarīgs arī tad, ja jūs skatāties cilvēku dzimšanas karti un gribat paskatīties, kāds ir nākošais mēnesis aspekts viņa dzimšanas kartē bijis plānots, vai arī varbūt viņš ir dzimis laikā, kad mēnesis ir bez kursa, iekļauši čika laikā, ja? Un tad varat plaši ar šo te momentu strādāt. Ok, tas bija tātad par šo izvēli. Tālāk nākošā izvēle zem Astrological Tables ir Moon Void kalendāra. Jeb, tas ir tātad šis te saucamais čiku laika kalendārs. Atkal jau tātad ir gads, mēnesis, uz kuru tas attiecas. Ievedam iekšā laika zonas starpību, redzam, ka dati uzreiz mainās, un attiecīgi mums ir nosacīts šis te čiku laika kalendārs priekšā. Bet es ieteiktu vienmēr salīdzināt šos te datus ar iepriekšējo tabulu, jo Zets mēdz savos aprēķinos būt neprecīzi un kļūdīties. Tālāk nākošā būtiskā sadaļa ir mēnesi dienu apraksts, tad jūs varat izvēlēties gadu, teiksim, 2017. gads, un nospiest podziņu create, un tātad viņš tātad rēķina visam gadam šobrīd mēnesi dienas. Redzam, ka šeit augšā notiek aprēķina. Šis te veikšana un attiecīgi tas paņem kaut kādā zināmā mērā laiku un tas ir atkarīgs arī no jūsu datora, teiksim, veiktspējas jaudas. Šajā tabulā tas, kas ir interesanti, tātad jūs redzat datumu, mēnesi dienu. Tas, ko jūs redzat, ir vēl mēnesi fāzes. Dažreiz tas ir nepieciešams arī strādājot ar reakcijām, vai noteikti kādā fāzē ir dzimis cilvēks, ja teiksim, nav citi rīki pieejami pie rokas. Tālāk zem Astrological Tables lielā izvēle, kurai es ieteiktu, ir pievērst uzmanību, ko es, teiksim, pats strādāju, ir planēta ingresijas, ja vienkārši sakot, planēta ieiešana zīmē. Piemēram, jums vajag zināt, kad kurā zīmē ieies šogad Venēra. Ja? Tas, ko mēs darām, mēs atveram Ingress of Planets šķirkoju, izvēlamies planētu. Var arī izvēlēties uzreiz vairākas planētas, bet es parasti cenšos strādāt ar vienu. Ievadiet gadu, uz kur tas attiecās, un periodu. Periods ir domāts 1 gads, ja te būs piecinieks, tad tas būs 5 gadus uz priekšu tiks skatīts. Un jums vajag redzēt, vai šī planēta būs retrogrāda un kādā zīmēs viņa būs, tad vēl papildus ievajadzēt ķeksītī pie retrogrādā rādītāja, vai viņš tikt jums attēlots. Un nospēžot podziņu create, un ļoti ātri tiek aprēķināti šie dati. Tas, ko mēs redzam, tātad tabulā ir datu izvadē, tā ir planēta ingresija, ieiešana zīmēs, redzam sistēmu, redzam laika zonu, redzam datu, tad kā viņu lasīt, diezgan līdzīgi kā mēnesis tabula, piemēram, mēs redzam, ka 3. janvārī 17. gadā 9:46:33 sekundēs Venēra ieiet zivju zīmē. Nākošā rindā mēs redzam, ka 3. februārī 17:51 Venēra iegājusi ir Auna zīmē. Un 3. rindā mēs redzam, ka 4. martā 17. gadā 11:09 11 sekundēs Venēra kļūst retrogrāda, un viņa to izdara pozīcijā 13 grādi 8 minūtes 50 sekundes Auna zīmē. Pēc tam mēs redzam, ka 3. aprīlī Venēra iet kā retrogrāda zivju zīmē, un pēc tam mēs savukārt redzam, ka 15. aprīlī 12:17 un 14 minūtēs Venēra kļūst direkta, tad parādās burts D, un viņa to izdara esot 26 grādi 54 minūtes 34 sekundēs zivju zīmē. Tad ļoti noderīga, praktiski izmantojama informācija, kura bieži vien ir vajadzīga skatoties gada prognozes kādai konkrētai personai, vienkārši plānojot kaut kādus notikumus, vai arī skatoties mundānās gada prognozes uz priekšu. Pārējiem šķirkļiem jūs varat jau nedaudz palasīt helpā, jo pārējie varbūt tiek izmantoti
citām vajadzībām, teiksim tā. Kas ir vēl šeit interesants, ir tātad mēnesi fāzes var skatīties, vienkārši arī uzģenerējam tabula. Citreiz tas ir vajadzīgs, bet parasti astrologi, jo tā profesionāli strādājot, redz viņas zetā uzmetot acis uzreiz virsū. Un tas faktiski ir viss. Nākošais šķirklis zem tabulām apakšā ir astronomical data. Tātad šeit jūs redzat datus par konkrētām planētām kartē. Jūs redzat viņu atrašanos absolūtajos grādos, nevis vairs tik daudz zodiaka zīmē, bet grādos kā tādos. Jā. Šīs moments ir vajadzīgs tad, ja jūs strādājat ar aprēķiniem, ja jūs, teiksim, zināt, ka tur 321 grādā, piemēram, kāda nekustīgā zvaigzne, ko jūs meklējat, ja, tad jūs uzmetot acis, uzreiz redzat, ka Saule tur veido savienojumu šobrīd. Nākošā interesantā lieta ir šī ikona, tātad tā ir distance no Zemes, cik tālu šis te objekts atrodas. Arī praktiski izmantot viņu ir diezgan grūti. Tiem cilvēkiem, kas strādā ar astronomiju, noteikti tas patiksies, bet pārējiem šī kolona varētu būt diezgan nevajadzīga. Šīs moments ir arī šie absolūtie grādi, ļoti noderīgs arī tajos brīžos, ja jūs strādājat, piemēram, ar roku aprēķināt aspektus un priecājieties par matemātiku. Ok, zem tabulām nākošais, kas ir planētu un māju grādi. Planētu un house degrees. Šis fāzes, diemžēl, man nestrādā, bet tā galvenā ideja ir, ka ir iespēja izvadīt ārā precīzu informāciju tabulas veidā, kur atrodas planētas, kur atrodas grādi. Man nav skaidrs, kāpēc viņš neizvadās manā Z versijā. Es pieļauju iespēju, ka tu stāsti par to, ka viņš strādā uz Maca, un viņa, teiksim, šī te funkcionalitāte ir apgriezta. Tāpēc arī nākošā tabula, kas ir saistīta ar koordinātēm, man nenāk uz ekrāna ārā un neparādās. Bet, pilnīgi bez viņām var iztikt. Pagaidām neesmu sajūtas vajadzību, kā saka, viņa darbināt. Nākošais ir aspect grid. Tā ir jūsu lielā aspekta tabula, kur jūs jau esat strādājuši. Nekas viņā nav mainījies, vienkārši viņi tiek izsaukti caur šo šķirkli, nevis caur pēles labo taustiņu. Tieši tas pats ir ar aspect list, bet šeit parādās jau papildus lietas, ko jūs varat darīt zem aspect list. Piemēram, izvadīt ārā aspektus HTML formātā. Paskatīsimies, kā to darīt. Tad izvēlamies aspektu list, sortēt pēc planētām vai planetu un skatāmies, kas notiek. Mums atverās pārulks, kurā tātad izvadās ārā konkrētās kartes aspekti. Redzam, ka viņi ir tekstālā formā. Kas ir svarīgi, tātad viņi ir HTML formātā. Ko to visu iesākt? Tipisks piemērs ir, jūs vēlaties savus datus saglabāt kā weblapu un pēc tam ar to dalīties. Pēc šeit jūs it kā varat viņus izeksportēt ārā, iegūt savu HTML failu un attiecīgi ievietot savā kādā mājaslapā, savā blogā un tādā veidā izklaidēties. Noderīgs arī šis moments varbūt tajā brīdī, ja jūs strādājat ar programmēšanu, jūs vēlaties datus izeksportēt uz āru un pēc tam importēt viņus iekšā kādā citā rīkā, ar kur jūs strādājat. Un attiecīgi tādā veidā jūs varat spēlēties ar visām šīm izvēlēm. Tālāk, nākošais, kas ir svarīgs objekts vai moments, ir Urānijas tabula. Tātad šīs šķirklis parāda, kur planētas kādas atrodas Urānijas saucamajās mājās. Tad pēc Hamburgas astroloģijas, strādājot Hamburgas astroloģiju, teiksim, šis skatījums ir stipri savādāks. Tad caur šo šķirkli jūs varat iegūt šo statistikas informāciju, kurā Urānijas vai Hamburgas, teiksim, horoskopā mājā, kurā atrodas kurš objekts.
Tālāk nākošais šķirklis ir SVŠ, House Elements Links. Tā ir interesanta lieta. Tātad šis te SVŠ saīsinājums nozīmē Šestopālos, un Zets ir iestrādājis tātad atbilstoši Šestopālo metodei izstrādātas tabulas par to, cik kura māja ir harmoniska un kā šīs te mājas natālajā kartē ir harmoniskas savstarpēji. Tas, ko jūs redzat, jums parādās šāda smuka tabuliņa, ja? Un tas, ko mēs varam izlasīt, piemēram, ka otrā māja ir harmoniska un viņa veido harmoniskas attiecības ar pirmo māju. Te ir arī iespējama šī te pārvaldījums, uzspiežot labo taustiņu, jūs iegūstat šādu papildus tabulu. Ja. Tā galvenā doma tāda, ka šis Paulkungs ir izstrādājis savu metodi, kā noteikt planētu pārvaldījumus, sevišķi tām mājām, kas aizņem vairākas zīmes vai pusotru zīmi. Es ieteiktu jums par šo tēmu palasīt internetā, ir atrodami ļoti daudz dažādi interesanti raksti, bet lai jums būtu vērtāk saprast nedaudz šo te ideju, ja, tad šajā te tabulā House Planets and Rulers mēs viņu dabūjām šādi, tātad uzspiežot uz House Element Links tabulas labo taustiņu, un tagad mēs viņu dabūjām ārā. Un mēs redzam, tātad pirmā māja atrodas Vēža zīmē, pārvaldnieks ir Mēnesis, bet tā kā pirmā māja beidzas lauvas zīmē noteiktos grādos, tad pirmās mājas pārvaldnieks ir Saule. Un tādā veidā ir iespējams noteikt šos te visus pārvaldniekus, par kuru māju kas atbild. No otras puses mēs redzam tad šajā tabulā, ka Saule atbild primāri, tātad arī viņa ir iesaistīta pirmās, otrās un trešās mājas pārvaldījumā un pati atrodas 8. mājā. Nu, teiksim, Mēnesis šajā gadījumā atrodas 2. mājā, paskatāmies kartē, jā. Un viņš ir atbildīgs par 1. māju un arī par 12. māju. Nu, tādā veidā mēs dabūnam ļoti tādu precīzu pārvaldījumu tabulu, atbilstoši Šestopālo kunga uzstādījumiem. Aspektu liste, arī specifiskas sadaļa, kas ļauj strādāt ar aspektiem. Tur ir jāpalasa tātad Šestopālo šī te ideoloģija, tad jūs sapratīsiet, kā viņu efektīvāk izmantot. Un pēdējā izvēle ir šī te, kad arī tiek noteikti, cik harmoniskas, disharmoniskas ir mājas. Kas ir svarīgi, šo metodi var arī izmantot ne tikai, lai noteiktu sadarbība ar natālajām mājām, tātad cik viņas ir harmoniskas vai disharmoniskas savstarpēji, bet arī var izmantot tranzītu aprēķinēm vai citai prognostikas metodē, tad noteikti kā, kurā periodā mājas savstarpēji notikumi spēja iedarboties, sadarboties. Jā. Nu, tātad palasiet, papētiet šo te jautājumu, vilšies noteikti nebūsiet. Tālāk, nākošā izvēle ir General House Table, ļoti svarīga lieta, sevišķi tiem, kas strādā ar vairākām māju sistēmām vienlaicīgi. Tā galvenā ideja ir, ka viena planēta var atrasties dažādās māju sistēmās, dažādās vietās, jāsaprot, kurās. Vietas var sakrist, vietas var nesakrist. Teiksim, tas, ko mēs redzam šajā situācijā, paņemsim piemēram Marsu, tad mēs redzam planētu Mars pēc mājas sistēmas Placidus ir 10. mājā, pēc Koha viņa ir 10. mājā, pēc Regimontanus arī viņa ir 10. mājā, pēc Velo Mars sanāk 9. mājā. Līdz to mainās interpretācija, mainās diezgan būtiski uzstādījumi un jāskatās ir, ko kādu metodi jūs izmantojat konkrētās kartas tulkošanā, kāds ir jūsu mērķis. Bet tas, ko jūs varat darīt, ir šeit brīvi pievienot vai noņemt nost kādus no māju sistēmām. Darās tas ļoti vienkārši, tātad nospiežam labo taustiņu uz brīvās vietas, paņemam sadaļu kolums
Un mēs varam ieķiksēt, kādas mājas sistēmas mēs vēlamies šeit redzēt. Nu, atstāsim, teiksim, tikai Placidusu, atstāsim tikai Velovu, kā pietiekās, nospiežam oku. Tas, ko mēs redzam, tad mums palikās tikai 2 mājas sistēmas, ko salīdzināt. Nu, ļoti ērta sistēma, un attiecīgi varam strādāt. Šeit mēs arī redzam māju virsotnes pēc katras sistēmas, kur viņi atrodas, kādos grādos, kādā zīmē. Un, attiecīgi, realizējamies. Tā, nākošā izvēle, kur ir vērts mums izskatīt, ir, kas man arī šķiet ļoti svarīga, ir BitHu tabula. Kādreiz šo tabulu visiem studentiem bija jāmāk taisīt ar roku, pašiem bija visi jāaprēķina. Galvenā ideja BitHu tabulā ir ļoti vienkārši. Tātad kreisajā pusē jums ir zīmes, augšā jums ir grādi, līdz pat 30 grādiem. Un caur šo tabulu, ja kaut kas nonāk kādā no punktiem zodiaka, jūs uzreiz saprotat, vai šis te punkts aspektē kaut ko vai ne. Tipisks piemēru paņemsim Auna 3 grādus. Nu, teiksim, transitējošā saule ir iebraukusi Auna 3 grādos, mēs apskatāmies tabulā. Aha, viņi te nekādas aspektus neveido. Bet tad, kad saule būs 5 grādi Auna, kur augšā 5, viņa veidos sekstīlu ar netālo Merkūru. 6 grādos viņa veidos savienojumu ar Venēru. Nu, varam pierreiz pārbaudīt, tātad Venērai jāatrodās ir 5 grādiem, kur viņi ir 5 grādi. Nu, tad šī tabula jālasīt kā ar nobīdi nedaudz uz labo pusi, tātad apaļojot šos te pilnos grādus. Bet, nu, galvenā ideja ir, ka jūs uzreiz ar vienu skatu varat iegūt konkrētā laika periodā, kādas aspektācijas veidojas. Piemēram, jums blakus ir efemerīdes, ir tāda lieta forša, un jūs vienkārši ar pirkstu pavalkat līdz konkrēto periodu, paskatieties konkrēto gadu, un redzat planētu izvietojumu zodiakā, konkrētos datumos, un varat pateikt uzreiz, ar ko viņi miedarbosies natālajā kartē. Ieteikt ar šo tabulu pastrādāt, viņā atzināt, teiksim, papēdīt viņu, vai jūs saprast, kas ir kas jūsu kartē, jo bieži vien pievēršot viņai uzmanību, jūs pamanāt daudz interesants lietas, kuras iepriekš nepamanījāt. Tālāk, Sathī tabulā neizmantoju, nevaru komentēt. Nākošā izvēle ir statistikas tabula. Noderīga lieta, bet pa lielām viņa duboja jums ekrānu, tad viņa parāda planētu izvietojumu, statistikas izvietojumu. Jūs redzat, teiksim, kā šīs planētas ir augšējā pussfērā, šīs apakšējā, viens austrumu, otrs rietumu puslodē, tāpat jūs redzat planētas sadalījumu pa elementiem, pa stihijām, pa mājām. Viņi viens pret viens kopē šos te statistikas datus, kas reku jums ir uz ekrāna, sekojiet līdz spēles kursoram, jā, tad reku viņi jums parādās, un viņus jūs vienkārši dabūnat kaut kādā bišķi citā formā. Pielietojums, nu, piemēram, ja jūs negribat statistiku attēlot uz ekrānu, tad jūs zināt, ka viņi tur jums ir atrodami, un attiecīgi jūs viņu varat tur iegūt ātri. Primārās direkcijas. Interesanta lieta, sarežģīta diezgan lieta, tāpēc te jums jāpalasa helps, bet tā doma ir, ka no šīs šķirkļa jūs varat iegūt pietiekoši garām periodām simbolisko direkciju aspektus pēc dažādām metodēm. Tātad jums ir sākums, kad jūs periodu uzsākat, cik gadus uz priekšu, taimings. Direkcijām ir dažādas metodas, dažādi šeit autori. Tad šeit jūs izvēlaties šo te autoru un attiecīgi varat ielikt dažus papildus parametrus un norādīt, kuras planētas jūs vēlaties tātad izmantot šajā te aprēķinā. Es gan pareizi direkcijas arī skatos 1-2 gadu ietvaros, nevis tādā ļoti garā griezumā, bet, nu, tiem, kam patīk rakstīt grāmatas pēc cilvēku dzīvēm, taisīt ļoti garas ilgtermiņa prognozes, tad šis šķirklis būs tieši tas, kas ir vajadzīgs. Bet, nu, pievērsiet uzmanību metodē. Tālāk, nākošais šķirklīts mums ir almutene.
Arī lieta, ko es faktiski neizmantoju, līdz to nevarēšu jums sevišķi dziļi dokumentēt. Noteikti pameklēt informāciju internetā, bet tiesa gan nekas daudz par to rakstīts nav. Tālāk nākošais ir zvaigžņu katalogs. Forša lieta. Šeit jūs redzat tātad visas zvaigznes nekustīgās, viņu atrašanos, garumus, platumus, azimutus, vispārējo informāciju. Tie, kas strādā nekustīgajām zvaigznēm, tie zinās, kā to izmantot. Pārējiem, es domāju, tur interesi nekāda ļoti liela nebūs. Bet tātad jūs arī varat piešķirt papildus komentārus šīm zvaigznēm. Un darīt daudz burvīgas lietas, kas ir saistītas ar nekustīgo zvaigžņu analīzi. Bet, ja kādam ir interesi, tad parociet, pameklējiet globas grāmatas par šo tēmu vai kādus vecos rakstus. Miglaja galaksijas, tieši tāpat kā nekustīgās zvaigznes, astroloģijā ir iespējams izmantot miglājus. Te jūs redzat M31 Andromēdas miglājus, viens no skaistākajiem, ko var redzēt novērojumos, M42 Oriona miglājus. Tad viņa koordinātes arī ļoti skaista lieta, ko jūs redzat tagad ziemā ar neapbruņot aci. Varat paanalizēt, kā viņa kartēs izpaužas, kādu iespēju cilvēkiem atstāja, bet atcerieties, ka orbisu neizmantojiet lielāku par 1 grādu vai pat varbūt mazāk. Tālāk asteroīdi. Ir asteroīdi Hirons, Vesta, vēl visādi, kurus izmanto astroloģiju. Šeit jūs varat viņus ieslēgt, izslēgt. Tātad aktivizēt viņus, deaktivizēt, izdzīt ārā dažādos formātos. Šeit pat ir iespējams viņiem pamainīt bildītes, kā jūs viņus vēlaties kartēs attēlot. Arī tāda specifiska lieta, bet varbūt jums viņa ir nepieciešama, un attiecīgi jūs viņu izmantosiet. Tālāk ir zem tabulām virtuālās planētas un objekti, arī pietiekoši lielā skaitā, tā skaitā arī Lilita, kur visiem patīk Vertex, vēl visu kaut kas. Tad šeit jūs viņus varat ieķeksēt, ieslēgt, izslēgt. Paņemiet, teiksim, aktivēt viņu, un rekmiņšmā kartē parādās šis punkts. Tad uzspiešiet labo taustiņu un noņemiet ķeksīt no aktivitācijas nost. Un viņš mums vairāk nebūs. Izmantot vai neizmantot, atkal viss ir jūsu rokās. Ja jūs vairāk strādājat ar Hamburgu, tad jūs viņus noteikti izmantosiet. Ja jūs vairāk strādājat ar klasisko rietumu astroloģiju, tad Selēnu, Lilitu, Prosopīdu jūs parasti izmantojat, pārējos nepārāk. Okidaki. Ejam tālāk uz priekšu. Tālāk nākošais zem tabulu izvēles šķirklis ir arābu punkti. Tā ir ļoti interesanta tēma. Esat noteikti izdzirdējuši laimes punkts, laulība punkts, vēl kaut kāds punkts. Tad šeit jūs šos te punktus varat ļoti labi apskatīties. Pirmais iet punkta simbols, otrais iet viņa vērtība, kur viņš šobrīd atrodas. Trešā sadaļa ir nosaukums, ceturtā sadaļa ir formula, kā punkts tiek aprēķināts. Jo arābu punkti var tikt aprēķināti pēc dažādām metodēm. Tad viens un tas pats punkts var tikt aprēķināts pēc dažādām metodēm, atkarībā no autora, kurš ir šo metodi izstrādājis. Un pēc formulas jūs redzat, ka, piemēram, laimes punktam aprēķinos tiek izmantot pirmās mājas virsotne H1 plus iekavās saules koordināts, mēnesi koordināts minus saules koordināts. Viss tātad tas ir punkta aprēķins. Un punkts jūs varat ieslēgt, izslēgt kartē, tāpat uzspiežot labo taustiņu šajā te zonā un izvēloties aktivēt pārs. Un rekmiņš arī ekrānā parādās 19.3 Mežāzijā smuki. Un arī tātad ir izmantojums tālāk priekš.
Pastāties, tie punkti ir tiešām daudz, dažādām vajadzībām, dažādiem nosaukumiem. Varat viņus tātad izmantot. Un tas, kas ir vēl, jūs varat veidot arī jaunus arābu punktus, pēc ievadot viņu simbolu, kodu, nosaukumu un uzrakstot šo te formu, kāda viņa jums būs. Bet šo sadaļu arī aizteiciet tajā brīdī, ka jūs zināt, ko jūs gribat darīt un kāpēc galvenais jūs to gribat darīt. Nekas sarežģīts tas nav, bet nokļūdīties var viegli. Konstelācijas. Planētu satelīti. Tad šeit ir arī vēl iespējams ne tikai asteroīdus skatīties, bet skatīties planētas satelītus un svaigt iekšā. Tam pašam Marsam ir satelīti, Jupiteram, piemēram, Eiropa. Mēs redzam satelīts planētas, jo Jupiter ir satelīts. Tad jūs viņus varat izmantot savos aprēķinos, jūs redzat viņu koordinātes. Neesmu gan dzirdējis, kāds to dara. Tā ikdienišķā praksē pieļauj iespēju, ka tur arī stāsta par Hamburgas skolu un viņas izmantotajām metodēm. Tā, konstelācijas. Tie ir arī apkopojumi, zvaigžņi, teiksim tā, jā. Arī ļoti specifiska lieta, varat papētīt, iedziļināties viņā, iesvaigt, izsvaigt viņu, bet es šobrīd neesmu vēl atradis tādu foršu mācību materiālu par konstelācijām, kā viņas ietekmē mūs, jo viņas ir ļoti līdzīgas miglājiem. Būtībā viens un tas pats, un šeit var viņiem vēl piešķirt papildus grieķu alfabētu numurus un nedaudz pamainīt šos te atrašanās parametrus, bet, jēga izrauties to īpaši nav. Tālāk, nākošā lieta ir planētu viduspunkti. Man šis fails neizpildās, bet es viņus varu redzēt caur list of mint points. Varam paņemt, teiksim, planētu viduspunkti. Un tā ideja ir tāda, ka jebkuriem diviem objektiem, kas ir uz riņķu līnijas, viņiem var būt viduspunkts starp viņiem. Jā. Un, attiecīgi, šis te viduspunkts var strādāt kā jūtīgais punkts gan tranzītos, gan prognostikā, pēc citām metodēm, gan arī natālajā kartē viņš var sniegt papildus informāciju. Latvijā viņus baigi neizmanto, ja nemaldos Pēterburgas skola ar viņiem strādā. Vēl, Amerikā viņi ir diezgan populāri, teiksim, rietumu puslodē. Un tad šeit jūs redzat, piemēram, Saules mēnesi viduspunkta koordināts ir 18 grādi 44 minūtes 38 sekundes vērša zīmē. Kā redzat, viņi ir diezgan daudz, varat ar viņiem spēlēties un varbūt atradīsiet priekš sevis kaut ko ļoti interesantu. Tālāk, viņus var sortēt pēc planētām, var pēc garumiem skatīties. Tas ir atkal jūsu jau vēlme, kā jūs to realizēsiet. Tālāk iet Alfirdārija. Es pat nezinu, kā viņu pareizi izrunāt, bet galvenā ideja ir, ka jūsu dzīve ir pakārtota dažādiem planetārajiem cikliem. Noteiktā vecumā šeit jūs redzat šo te vecumu kā tādu, jā. Un tātad kaut kādā periodā ir kaut kāds aktīvais šis te periods, kurš iet zem kaut kādas konkrētas zvaigznes vai planētas, teiksim, zīmes apakšā, jā. Un, attiecīgi, tad viņš atstāja kaut kādu iespaidu uz jūsu šo te dzīvi. Jā. Un katram no šiem te periodiem ir arī apakšperiodi. Teiksim, mēs redzam, ka šobrīd es dzīvoju mēnesi periodā, kurš sācies 10. februārī. Tas ir šis brīdis, jā. Un 22. aprīlī sāksies Saturna periods. Varat pameklēt informāciju internetā, šo to var atrast zem šī ēdziena Alfirdārija.
Un tad pastīties, kā viņus izmantot savā dzīvē, savā praksē. Bet, ja jūs strādājat ar tranzītiem, tad pa lielam šie tranzīta periodi būs vairāk jūtami nekā šādi te nosacīti globāli periodi, vai viņi drīzāk strādās jūsu fona režīmā, jūsu kartē, iedos kaut kādu piešķirci. Noteikti nebūs vadošais rādītājs vai prognozēta notikuma attīstība un visas pārējās lietas. Almanaks, lieta, kas man kartē īsti nestrādā manā zeta versijā, bet tad, tas ir arī papildus informācija, teksti dažādi veidi, kurus jūs varat pasīties viņa interpretāciju un attiecīgi brīvajā laikā palasīt, tā to varētu nosaukt. Ok, tas bija galvenās idejas par šķirkli tabulas. Tad kopsavilkums ir, atceramies pirmo tabulu, astrological tables, kur jūs varat strādāt ar mēnesi planētas ingresijām. Atceramies noteikti grādu tabulu, pamēģiniet savā zeta versijā, viņi jums varētu strādāt. Strādājiet noteikti ar General House Table, lai saprastu, kā kārta izpaužas dažādās mājas sistēmās un padarbojieties ar bitku tabulu, panalizējiet savu karti, kā paņemot to bitku tabulu vienā rokā, kartu otrā rokā un pastoties, kas kuros grādos kā notiekās. Atceramies sadaļu par arābu punktiem. Tā ir noderīga, sevišķi tad, ja jūs strādājat arī ar horāro astroloģiju vai vienkārši strādājat ar klasisko astroloģiju, īpaši pēc Crowley metodēm. Un īsi sakot, darbojieties. Nākošajā reizē mēs skatīsimies tools sadaļu, kur jau runāsim par prognostiku, kā izveidot prognozi konkrētam gadam, kā ar viņu strādāt jau un kā atspoguļot informāciju tieši tādā jau ikdienas darbā. Ok, tas šodien viss, īsā lekcija. Veiksmi jums, kā saka, darbos un nedarbos. Ja vēlaties papildus konsultācijas par zetu, droši rakstiet, zvaniet, mēģināšu palīdzēt jums, kā var konkrētajā brīdī. Un tiekamies jau pēc kāda brītiņā nākošajā zeta lekcijā. Čau!